6. oktobrī Andrupenes lauku sētā norisinājās Dagdas novada ražas svētki un amatnieku gada tirgus. Interesanti varēja piedalīties arī loterijā un laimēt neparastu balvu. Cik rudens ir ražas novākšanas laiks, un šodien ražas svētkos ir īstais laiks atrādīt to, kas ir izaudzis dārzā, piedalīties konkursā par neparastāko dārza velti, par lielāko dārza velti, rudens kompozīcijas no tām pašām dārza veltēm. Un tāpēc arī tieši šodien un šajā mēneša dienā ir notiek šie ražas svētki. Rudenīgie laika apstākļi un stiprais vējš iespējams bija par iemeslu visai zemējuma apmeklētāju skaitam. Tomēr tie, kurus drēgnums nenobiedēja, izbaudīja pasākumu un varēja nobaudīt muzeja darbinieku sarūpēto karsto zupu. Salīdzinoši ar to, kas bija naktī, tad šodien tieši 12. ir ļoti labvēlīgs laiks priekš visiem. Protams, tas, ka cilvēkiem ir sestdiena, viņi nelabprāt no mājām nāk ārā, ceļš lietus līst. Es vērtēju pozitīvi, jo arī organizatori, neskatoties ne uz ko, ne uz to, kad mazi cilvēku un mazi ir gan pārdevēji, gan pircēji, visi ļoti aktīvi strādā. Es domāju, ka pasākums ir izdevies pie jebkuriem laika apstākļiem. Ražas svētki Andrupenē jau kļuvuši par novada tradīciju. Pasākums ir interesantāks vēl tā iemesla dēļ, ka tie, kuri uz muzeju atbraukuši pirmo reizi, var izbaudīt arī neatkārtojumu atmosfēru, kāda valda šajā vietā, un apskatīt laukusētas teritorijā atrodošās ēkas. Katru gadu viņš ir bijis. Varbūt tas ir tā tradicionāli. Priekš cilvēkiem, kā man no pārdevējas puses, kas tirgo augļu kokus. Ja? Precīzi būtu labāk, kad būtu kaut kur centrā, kur veikals, kur katrs nāk un redz stādī. Ja? Bet tā kā viņiem tas ir tradicionāli lauku sētā un apmeklētājs zina, tad es domāju, ka ļoti jauki arī šeit, jo es esmu bijusi vairākus gadus pēc kārtas, un kad ir saulains laiks pircēju ļoti daudz, vispār apmeklētāji daudz. Ceļš ļoti garšīga zupa šeit ir. Šeit ir vairākas ēkas, tieši kas raksturīgas lauku sētām. Šeit tam te gada tirgumu un ražas svētkiem norisinoties var arī pastīties, kā savu veidu ekskursiju apstīties, kas varbūt šeit ir pirmo reizi, kā dzīvo agrāk mūsu senči, ar kādiem darbarīkiem viņi strādāja. Un šajā tāda gaisotnē gan amatnieku, gan ražu, gan arī senatnīgo mūsu tēvu tradīciju sētās var pastīties, kā tas viss notika agrāk, un tāpēc arī notiek šeit. Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti rudens kompozīciju uzvarētāji. Šogad uzvarēja jauniešu biedrība Deva. 2. un 3. vietu ieguva Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs un jauniešu biedrība Delverība. Jāatzīmē, ka labākās rudens kompozīcijas tika noskaidrotas dienas gaitā. Par tām varēja nobalsot jebkurš apmeklētājs. Šķaunē jau 2. gadu skolotāju dienā tiek sveikti skolotāji, kuri vietējā skolā nostrādājuši lielu savas dzīves daļu. Ideja radusies Sarkanā krusta Šķaunes nodaļai. Skolotāji ir pelnījuši, lai arī pēc viņu aiziešanas pensijā viņu devumu sabiedrībai atcerētos kaut vismaz vienreiz gadā. Nolēmu skolotājus sveikt, jo skolotāji visi ļoti daudz gadu sastrādāja skolā, un viņiem ir ļoti patīkami, kad viņus atcerās, un kaut arī ar mazām dāvaniņām, kādam ar puķiem, un viņiem tas ir ļoti patīkami. Profesionālajos svētkos tika sveikti 4 Šķaunes skolotāji, kuri savā dzīvē pieredzējuši 2. pasaules kara šausmas un pēckara grūto dzīvi, tāpēc atliek vien nobrīnīties par viņu dzīvesprieku un raibajiem dzīves stāstiem. Novēlam jums tiešām veselību, vēlreiz veselību, spēku un izturību. Un lai vēl daudz gadus priekšā. Un lai jūs arī neaizmirstu ne jūsu tuvinieki, ne skolēni, varbūt kolēģis. Apsveicam. Paldies. Apsveicam. Būsi. Iesākos ekonomiskā tehnikumā, bet tad to likvidēja, jo nebija skolotāju. 49. gadā daudz aizveda uz Sibiriju. Ja mums tad organizēja, ka jūs paliekat tepat telpās tajās pašās, būsit skolotāji. Tā ir radās mans pedagoģiskās gaitas, ka es iesaku mācīties pedagoģiskā skolā. Diplomus neizsniedza, tikai izdeva tādu papīrīti, norīkojums uz Ludzas apriņķi, Šķaunes pāgastu, Žluktavas pamatskola, Pārziņas, Skauronskis. Es tā skaitu skatāk dienīgi, kādi šī piešķīja. Šķauna, Žluktava, Skauronskis sarakstīja, kur mana skola.
Skola 65 kilometri atrodas no Ludzas, nekāda transporta, kā gribi tā rāpot akši cilpam. Nu, arī vajadzēja tā. Nu, atbraucu ar gaužām vasariņām, domāju, tikai vienu gadiņu, tad es šmaukšu prom. Nelaida mūs. Nedava diplomus, nedota, vairs nekā tev nav jādzīvo tur, kur tādi bija Krievu laikos, tāda disciplīna. Pēc tam, jau kā jauns cilvēks drusku jau te iepazinos ar jaunatni, iepatikās viens puisi. Tur tā uz mūži paliku dzīvot Šķaunē. Skolotāja Adele Rumaka sāka skolotājas gaitas 1950. gadā, kad beidza vidusskolu. Viņa atceras, ka pēc kara skolotāji bija vajadzīgi, un ievads skolotāja darbā bijis tikai mēneša garumā. Neskatoties uz to, viņa strādājusi vairākās latviešu un krievu skolās, kā arī bibliotekā. Sāku strādāt, tad neklātienē iestājos Daugavpils. Skolotāju institūts toreiz bija. Fizikas, matemātikas fakultāte. To prašā gala. Nu, visu laiku, kā saka, neklātienē strādāju, mācījos matematiku to. Bērni teica, matematika, kā tu būtu kaut drusku vieglāk. 15 gadus vēl Šķaunē nostrādāju. No 40 vajadzēja 40 gadu darba pielasīt. Gāri Šķaunē, kādu 15 gadu, jā. Vēl pēc pensijas. Pensija mani palaida 50, kurā tur. Nepateikšu. Aizgāju pensijā. Nu, man bija 55 gadi, kad kā toreiz visus aizgāju pensijā. Nu, tad man negribējās vēl pensijas tajā laikā. Veronika Vasiļevska darbu uzsāka 1947. gadā, un karjeras laikā viņai iekrājusies prāva kaudzīte ar diplomiem un atzinības rakstiem, kurus ik pa laikam pārskata un atceras aizgājušos laikus. Skolā pasniedza darbmācību un piedalījās vairākās izstādēs. Viens darbs pat atrodas Dabas muzejā Rīgā. Kad beidzu ekonomisko tehniku, es jau teicu, mani aizsūtīja uz plānotāju kursiem. Tur nenotika. Kā jau pēc kara nekādas kārtības nebija. Tad atbraucu uz kadra daļu uz Lūdzu. Viņa saka, nepieciešams Šķaunē skolotāji. Noteikti jums jābrauc. Nu, es domāju, man pedagoģiski, saka, nav izglītības. Nu, tad es iestājos Rēzeknē, pabeidzu Rēzeknes to. Nu, I tad es visu laiku Šķaunē. Tikai Šķaunē tur vecajā skolā, tad jaunajā skolā. I visu laiku līdz 83. gadam. I tad vēl 2 gadus te internetā strādāju. Visādi bija labi, slikti. Visādi. I vingrošanu pasniedzu, tāpēc, laikam, es tagad varu pavingrot, paskriet, visaku. I rokdavru pasniedzu. I vācu valodu pasniedzu. Varēju runāt diezgan tā. Nu, bet tagad jau tā piemirstās. Zinīdas Anžānas atmiņā joprojām spilgti ir 2. pasaules kara laika notikumi, kuros viņa līdzīgi kā visas skolotājas bija tieši centrā. Pēc kara pagāja ilgs laiks, līdz viss nostājās savās vietās. Tomēr skolas dzīve bija daudz savādāka nekā šodien. Stundas beidzās, ārpus stundām gājam. Kartupeļus visi lasījām, visas pa klasēm bija sadalītas kolhozos. Plēsam līnus, bieti strāvam. Tas bija viss pēc mācībām. Izmēģinājuma lautiņi taču bija. Mums bija sava pārtika, visa, kur saka, bieteci, kartupeļi, burkāni, biologijas skolotājs. Tas ļoti enerģiski strādāja. Visu, kur saka, tikai gaļas produktus veda no Dagdas. Skolotāja profesija ir viscienījamākā profesija pasaulē. Un tikai tie skolotāji, kuriem darbs ir dzīves aicinājums, arī kļūst par skolotājiem īstiem. Un līdz ar to visiem skolotājiem paldies par viņu enerģiju, zinībām, par pacietību, un arī par siltumu, ko skolotāji atdod bērniem. Dagdas novada tautas namā notika skolotāju dienai veltīts pasākums, kura laikā
tika godināti novada labākie skolotāji vairākās kategorijās. Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnām spītējošiem mikelīšiem atkal klāt ir skolotāju diena. Skolotāju darbs, tā ir misija. Misija nes gaismu, zināšanas, palīdzēt skolēniem piepildīt sapņus un ieceres, atrast dzīvē īsto ceļu. Sakām paldies jums par jūsu pašaizliecību, iecietību un mīlestību, ko jūs dāvināt saviem audzēkņiem, lai jūs sasilda un dod gandarījumu labie vārdi un rudenīgi skaistie ziedi. Līdz 19. oktobrim Dagdas bērnu bibliotekā ir apskatāma Irēnas Franskevičas dekoratīvo spilvenu un Marijas Kazakevičas rotaslietu izstāde ar izdomu un čaklām rokām. Nodarboties ar pērļošanu Marijas kundze sāka nejaušas sakritības dēļ, un tagad tā kļūsi par viņas sirdslietu. Biju Rīgā, man tur dzīvoja draudzene, kura jau nodarbojas ar pērļošanu, ar rotaslietu izgatavošanu. Viņa man vienkārši piesēdināja pie galda, pateica mēģini. Es pamēģināju, iznāca, un tā sāku. Kaut kur pirms 2 gadiem iesāku. Pa šiem gadiem izveidots liels daudzums dažādu rotaslietu, un tās aizceļojušas pat uz kaimiņu valstīm Baltkrieviju un Ukrainu. Tomēr pati rotaslietu autori atzīst, ka lielāko gandarījumu sagādā tieši pats pērļošanas process, kas ir ļoti smalks, sarežģīts, bet reizē arī radošs darbs. Visinteresantākais ir izdomāt, kā to visu savienot. Ko ar ko savienot, kur sīkperlītes ar kādu bumbiņu, kur tikai perlītes, kur dažāda veida ķēdītes gribu vēl sataisīt vēl dažādāku veidu ķēdes pašas. Dekoratīvos spilvenus Irēna Franskeviča sāka izšūt jau pirms 15 gadiem, tomēr veselus 10 gadus šī nodarbe tika atstāta novārtā. Pavisam nesen interese atgriezās, un tagad rokdarbi apkopoti изстādē. Делала я подушки именно, брала мультяшных героев, и больше как на детей рассчитано было. Вообще в мыслях есть попробовать делать что-нибудь такое, как пейзажи, и поменять форму саму подушек. Можно сделать круглую попробовать, можно шестигранную какую-нибудь, типа как соты. Не знаю, пока еще это все в плане, только в мечтах. Izstāde aplūkojama jau no 20. septembra, un apmeklētāji pārsvarā ir Dagdas vidusskolas jaunieši, kuri redzot neatlaidīgā darba rezultātus, iespējams paši pievērsīsies rokdarbiem, kas bija arī viens no galvenajiem izstādes autoru mērķiem. Первые отзывы были от семьи, всем понравилось, особенно маленькой дочке очень нравится, соседи оценили, и на выставке тоже люди приходят, и сколько я знаю, нравится людям. Хотелось просто показать это все, что вот такое можно сделать, и может кому-то тоже заинтересует, кто-то еще займется. Līdz 25. oktobrim Dagdas novada tautas namā apskatāma Ilvijas Juškevičas gleznu izstāde Mana pasaule. Māksliniece dzīvo un strādā Rēzeknē, ir piedalījusies dažādās izstādēs, galvenokārt nodarbojas ar portretu, ainavu, ziedu un kluso dabu gleznošanu.